Nu, hello everybody! Paskatieties, kas mums šeit ir. Divreiz nospied. Divreiz. Vesels stāsts. Tas ir auto, tā ir leģenda. Tas ir, interesants aparāts, kurš ir nonācis uz Latgali, uz Modriks Daino sistēmas jaudas stenda, lai paskatītos, cik šim zvēram ir dvēselē. Paskaties, kur līknes ir. Tās mēs jums parādīsim caur sekundi. Starp citu, melnā Challengera bilde aizlidoja pa gaisu, ja? Tā kā mēs te jau uztaisījām pirmo griezienu. Tagad paaicināsim, divi džeki stāv, tātad, nākiet šurp, welcome to the club, nākiet šurp. Tātad, viens ir viens džeks, otrs džeks, tad iepazīsimies, kurš ir kurš. Sāksim ar to, kuru jau visi pazīst, tas mums ir Renegāts, ja? Sveiks, Reini! Čau, te Modriks, čau. Bet ir vēl viens džeks atbraucis no tālienes. Čau. Un kā tevi sauc? Markus Riva? Nē, Buš. Gandrīz. Labi. Tātad, kas šeit ir un kas šobrīd notiek? Tātad Markus ir ieradies ar savu leģendāro E28. Kura gada? 82. 82. Es vēl biju tikai plānos, man tā liekas, odies vai 82. gada leģenda. Davai, zin kā, uzreiz bliežam. Te nav stoks. Ja? Sāksim ar to, te nav stoks. Te ir izdarīts dažas nianses, daudz nianses, un Markus visam noteikti mums arī šo to pastāstīs. Ja? Tā kā Reini varbūt atrauj haubi uzreiz vaļā, un tu uzreiz sāc bliest miķos. Tātad, Markus, kas vispār šeit ir, ko mēs te redzam pastāstīt? 28. 518. 518. Principā teorētiski 518. Un Kristof rādi tagad ar kameru to, kas ir zem haubes, ja? Un mūs tu vairāk nerādi. Tagad Markus vienkārši stāstīs, kas te mums ir redzams. Kas tas tāds ir? Tas ir MP7, pirmās paaudzes, 135 kW oriģināli. Ir tur kaut kādu uzlabojumu uztaisīt, turbīnu uzlikt bišķi lielāku, devēju pāris samainīt un iečipots. Iečipots mazliet ir. Reāli, tas mums ir dīzelis. Griežās noteikti, viņš baigi skaisti. Mēs tikko viņu arī uzgriezām diezgan nikni. Apstījāmies jaudu. Bet principā, tev ir pārbūves projekts, viss tur ir uztaisīts, vai ne? Jā, viss ir legāli sareģistrēts. Un tā ir pilnībā street legal car. Jā. Ejam apskatīt. Un cik viņam ir svars vispār šim auto no starta? 1350 kg ar visu motoru. Ar visu motoru. Tas nozīmē to, ka Reini salīdzinājumā, piemēram, pret oriģinālo, te ir smagāks vai tas pats svars? Par 100 kg smagāks motors. Man liekas, ka jā. Precīzi par 100. Labi, ar ko asociējās E28 vispār? Teiksim, nezinātājiem varbūt tās. Kas šeit ir? Haizivs. Kas ir nākamais modelis pēc šī? E34. Tad E34 ir Renegātam, taču vai ne Reini, tev ir E34? Bet protams, ka ir. Jā. Tātad, tev ir TDS vienkārši. Šeit ir... Man ir stokā TDS, te ir MP7 normāls dīzels iekšā. Normāls dīzels, standartā 135 kW, ja? Jā. Viņš stāvēja kādos autos šis motors iekšā? 46, 39, 38, 53. Man liekas, bet labi, ir Range Roverā vēl arī trīnieks dīzels MP7. Labi, pa lielam uzreiz visiem noteikti ir baigais jautājums, kas ir šitas tāds? Tas ir degvielas spiediena regulators. Padodošā spiediena regulators. Principā skaidrs, programmēts arī šeit ir vadības bloks loģiski sagriezts, viss kā nākās. Kas ir mehāniski pa apakšu izdarīts? Kā tu savies pa apakšu? Tu bišķi skaties, tālāk iet kārba. Kārbu savietoja. Tā ir viņa kārba, tā motora? Ne, tā ir 46. kārba trīnieku dīzeļa. Okay. No šitā paša motora, no MP7, bet ne 518. Ne 518, jā, jebkurā gadījumā. Viņi ir 5 robu, viss kā nākās. Jā, 5 robus. Un kas ir ar reduktoru tālāk un ar kardāniem, ar to visu? Kardāni toreiz pārtaisīja, man liekas, ja nevaldos no 46. automāta, kaut benzīnieku. Un reduktors ir 265 LSD no 3.4. Sajūgs tur arī uzlabots bišķiņi, lai turētu šito. Sāk oriģinālais sajūgs īsti neturēja. Labi, principā te ir viss izdarīts tā, lai tas auto ietu pilnā švunkā. Un viņš arī to dara. Labi, davai, zin kā daram tagad? Ko tur daudz? Uzgriezīsim uz stenda tūlītās. Pasauksim mazuli operatoru un paskatīsimies, ko viņš mums parādīs uz jaudas stenda. Tā, davai, laižam gaisā, vai ne? Laidīsim ko, ja? Griežam? Gatavi? Let's go!
Tā, filma iet. Ok. Tātad šobrīd ir iekāpis Oskar Drift iekšā tačkā. Pastāst, ko tu tagad darīsi? Mērīšu jaudu šim E28, kurai iesopos 3.0. Jā, tātad svapam mērīs jaudu, cik tad kas mums ir. Labi, davai, lai viņš to dara. Skatāmies, ejam drošā attālumā, jo atrasties faktiski klāt nav baigi droši. Tā, uzreiz pārdošanas reklāma. Ja tavam dzinējam interesē vairāk jaudu, kur ir izcinājums pie Modriks, ieeja modriks.lv mājaslapā. Cik atgrieziet? 5 štukas. A transmission loss bija off? On. On. Transmission loss on. Nebija. Zai, iepisies. Stoj. Vai, divreiz nospied. Divreiz. Ejam, skatāmies, kāda jauda. Tā, skatāmies, cik mums ir. 264 un 658, 670 zirgi. O! Nu, tagad jau ir svētā glītumā, jā. Viss ir skaisti. Tā, nu nākat skatāties. Tātad apskatāmies, ko šī dvēsele dod ārā. Tātad 264 zirgi, kā redzams, jā. 264 zirgi un 650, 670 ņūtonu. 670 ņūtonu griezes moments un 264, nu, kraši 265 zirgi, principā, un 670 graujoši ņūtonmetri. Tā kā uz doto brīdi, thanks for watching. Ja tevi interesē nomērīt arī tavam auto jaudu, droši raksti zvani, samērīsim, izmērīsim, un gan jau viss būs čotkīs. Tā kā tiekās nākamajā reizē. Čivriv!